kā pirmajam dodu vārdu Rīgas valstspilsētas vicemēram Edvardam Ratniekam. Dārgie klātesošie, milzīgs prieks par to, ka šī diena mūs var šeit pulcēt un to, ka mums ir sava valsts valodas diena. Esmu sagatavojis kādu runu, ko vēlos jums visiem veltīt. Latviešu valoda kā valsts valoda ir daudz vairāk nekā tikai saziņas līdzeklis. Tā ir mūsu nacionālās identitātes pamats un kultūras dvēsele, kas mūs padara par unikāliem. Valoda ir mūsu vēstures nesēja. Tā savieno mūs ar mūsu senčiem un nākamajām paaudzēm. Dzīvojot laikā, kad globalizācija skar ikvienu pasaules nostūri, latviešu valoda kļūst par svarīgu balstu mūsu pastāvēšanā kā neatkarīgai tautai. Latviešu valodas izplatība šobrīd gandrīz pilnībā sakrīt ar Latvijas robežām, un to dzimtajā valodā runā aptuveni 1,5 miljonus cilvēku visā pasaulē. Tā ir mūsu kopējā vērtība, kuru sargāt un kopt ir katra mūsu pienākums. Mūsu valoda ir spēcīga, bet tikai tad, ja mēs to ikdienā lietojam un nododam nākamajām paaudzēm. Latviešu valodas saglabāšana ir arī mūsu valsts izdzīvošanas jautājums. Katra iela, katrs izkārtnes vārds publiskajā telpā atspoguļo to, par ko mēs cīnāmies. Rīgas kontekstā šobrīd mēs cīnāmies par to, lai Rīga būtu latviska un brīva no jebkādas agresoru valsts ietekmes. Tāpēc šā brīža ģeopolitiskajos apstākļos ir svarīgi runāt par savu valsts valodu, par tās nozīmīgumu un arī izglītot mūsu iedzīvotājus. Tāpēc mēs nevaram pieļaut, ka tā tiek atstāta novārtā. Mums ir jārunā par tās izaicinājumiem, jārod risinājumi un jānodrošina, lai tā pastāv kopā ar mūsu valsti mūžīgi. Mūsu valsts valoda mūs vieno. Tā ir tilts, kas savieno mūsu cilvēkus neatkarīgi no dzīves vietas. Latviešu valodas bagātība, tās vēsture un izdzīvošanas spējas cauri gadsimtiem apliecina tās nozīmīgumu pasaules valodu vidū. No vairāk nekā 6700 valodām pasaulē latviešu valoda ir viena no tām nedaudzajām, kuru runātāju skaits pārsniedz 1 miljonu, ar ko mums būtu ļoti jālepojas. Svinēsim mūsu valsts valodu, godāsim to, lietojot latviešu valodu ikdienā, papildinot savas zināšanas. Latviešu valoda ir mūsu kopējais mantojums, un tikai mēs paši esam atbildīgi par tās saglabāšanu nākotnē. Un milzīga pateicība jums visiem, ka esam šeit mēs visi kopā pulcējušies, un ka šī lieta ir ne tikai dažiem vai kādiem individuāliem cilvēkiem interesējoša, bet tā, ka šī lieta sāk interesēt aizvien vairāk un vairāk cilvēku. Un par to man ir milzīgs prieks un gandarījums, un paldies jums ikvienam, ka par to iestājaties. Vārds folkloras pētniecei, zinātņu doktorei Janīnai Kursītei. Paldies tiem, kas uzaicināja, un paldies tiem, kas ir atnākuši. Mūsu nav daudz, un uz katru no mums gulstas 3-kārša, varbūt pat 9-kārša atbildība. Valsts valodas dienā gribu pieminēt 2 dažāda mēroga, bet notikumus. Sākšu ar lokālo. Oktobra mēnesī pirms 55 gadiem skaitā 5 vidusskolēni Līvānos izlīmējām lapiņas, kur starp teksta rindām bija arī sekojošas, citēšu. Latvieti, kāpēc tu esi aizvēris sev acis? Mūsu tautai ir tikai viena latviešu valoda,
Un tāpēc cīnīsimies pret tādu parādību, ka 10 latvieši sarunājoties ar vienu krievu runā krieviski. Cīnīsimies pret pārkrievošanos, citātam beigas. Acīs beidzot ir vaļā, varbūt vēl ne visiem, bet daudziem, bet cīņa par savu valodu un jau savā valstī nebūt nav galā. Otrs notikums. Šogad aprit 255 gadi kopš Garlība Merķeļa dzimšanas. Viņa pamatdarbs Latvieši 1697. gads, tāpat cerībā, ka dzimbūšanas atcelšana bijušos vergus, tas ir mūsu senčus, uzreiz darījis arī garā brīvus. Pakļāvības, klusu ciešanas, samierināšanās gēns gadsimtiem ejot mums ir mazinājies, bet nav pazudis. Merķelis latviešos rakstīja par paklausīgiem sauc zemniekus, kas nekad neiedomājas, ka viņu kungu tiesībām varētu būt savas robežas, kas tātad katru jaunu prasību izpilda bez kurnēšanas. Pat nerāda skābu ģīmi un par katru pārestību visdziļākā padevībā skūpsta zābaku. Citātam beigas. Kungu, svešu vai savu kungu, tas ir jāizšķir tie mākoņi. Kungu zābaku bučošana ir pretīgākais, kas mums palicis no nebrīvības laikiem. Un visbriesmīgākā no sērgām ir neiestāšanās par savu valodu. Valodai ir spēks. Tikai ar savu valodu mēs spēsim pastāvēt kā valsts. Būs stipra valoda, būs stipra valsts. Lai stāvam par savu valodu, lai stāvam par savu valsti, lai stāvam par mūsu bērnu un bērnu bērnu nākotni. Gribēju teikt āmen. Vārds Latvijas Republikas Saeimas deputātei, ārlietu komisijas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei. Mīļie klātesošie, vispirms vissiltākie un sirsnīgākie sveicieni latviešu valodas, valsts valodas dienā. Un šodien biju mazliet noskumusi, jo ne parlamentā, ne valsts prezidenta kancelējā nenotika valsts valodas dienai rīkots pasākums. Ziniet, bet varbūt arī labi, ka beidzot valsts valoda, latviešu valoda ir izgājusi šeit ielās. Un tā jābūt ne tikai Rīgas ielās, bet arī visās citās pilsētās, visā Latvijas teritorijā. Un arī ārvalstīs, jo tur arī dzīvo daudz latviešu valodas nesēju. Mīļie klātesošie, ir tā, ka runājot par savu dzimto valodu, katram mazliet aizraujas elpa, jo dzimtā valoda ir mūsu patības, mūsu identitātes kodola daļa. Un jā, laikam vispilgtāk tas izpaužas Līvo, es teikšu, ikoniskajā dziesmā Dzimtā valoda, kur tas tika pateikts, dzimtā valoda ir māte. Un tad vairs nav jāsaka nekas. Ar dzimto valodu kā māti mēs atguvām Latvijas neatkarību. Jā, un dzimtajai valodai ir gan emocionāla dimensija, bet arī politiska dimensija.